Būvnieks.com īstenībā ir unikāla platforma, kur ir apvienoti visa veida meistari, ražotāji un arī preces un materiāli. Mācīšanās priekš manis tā ir enerģija, bet tā kā šobrīd ir iegriezts ļoti strauši mākslīgā intelekta rats, kurš neapstāsies, tātad cilvēkiem un darbiniekiem ir tikai viena izvēle, vai iet līdzi šim laikam, vai neiet. Un tie cilvēki, kas neies šim laikam, viņus aizvietos tie cilvēki, kas apgūs šīs digitālās prasmes. Daudzas profesijas pazudīs, un tajā pašā laikā pat vēl vairāk radīsies vietā. Bet šīm jaunajām profesijām visām būs vajadzīgi tieši digitālās prasmes. Pilnīgi visos procesos - vadība, menedžments, mārketings, pārdošana, ražošana, loģistika, finanses - viņos visos ir jāievieš digitalizācijas procesi. Un katrai kompānijai ir jāapdomā, kur ir tā sāpju vieta vai vieta, kur procesi notiek ļoti lēni. Un viņos visos var pierīkot mākslīgo intelektu, automatizāciju, digitalizāciju un pātrināt procesus, padarīt tos efektīvāk. Vēlētos padalīties ar dažām idejām, ko jebkurš ražotājs, it sevišķi būvniecības sfērā, varētu automatizēt un digitalizēt un izmantot mākslīgo intelektu. Piemēram, ja jūs ražojat logus, jūs zinat materiāla izmaksas, jā, viņas mainās, tur mēnešiem katram savā sfērā biežāk, mazāk, bet ievadot katru reizi atjauninot šos datus, pa visām pozīcijām, kas, kur tiek sarēķināts tieši jūsu produkts, jūs varat viņu automatizēt un mākslīgais intelekts jūsu vietā dažu sekundžu laikā uztaisīs tām pēc konkrētajiem parametriem, pēc daudzuma, pēc specifikas, jo jūs tieši būsiet apmācījuši viņu tieši jūsu kompānijai. Un tas jums palīdzēs sasniegt lielāku klientu loku, ātrākus rezultātus. Jā, un tās kompānijas, kas būs jau ieviesušas šos digitalizācijas procesus, virtuālās realitātes iespējas un 3D moduļus, viņiem būs lielāks tirgus ne tikai Latvijā, bet arī pa visu pasauli.